Ko? Jā, jā. Nu, te norādes nekādas nav, tanī krustojumā tur ir norādi par makšķerēšanu. Un te tālāk iet ļoti vecs asfaltēts ceļš, it kā uz kaut kādu uz vosa kaut kādām dāčām. Un šeit jau no šejienes ir redzams cauri krūmiem, ka tas obelisks ir rekur. Ļoti labi, ka mēs atbraucām rudenī, tad lapas netraucē redzēt to visu. Jā. Jā. Tas ir interesanti, ka tā, zina, nekādas turistiem norādes, nekā nav. Kaut kas te ir it kā skrāpēts. Kaut kādi interesanti raksti. Jā, es tagad nofilmēšu un pēc tam es pārfotogrāfēšu. Augšā. Nu, reku ir arī zīmoks. Bet reku, paskaties, augšā ir knapi redzams. Jā, viņi... Panāc. Jā, es nofilmēšu, tūlīt fotografēšu. Jo te ir... Te jau ir Arī svaigi skrāpējumi. Jā. Saku, šitā mums iet. Tad ņemties pa tām te vietām, tad Latvijā tik interesantas vietas ir, kad patiesībā, nu, pa priekšu ir Latvija jāapskata un tad var maisīties pa pasauli apkārt. Kaut kā tā.